Sveiciens visiem! Redz, 1000 gadu nav bijis video, -20, jāmaina bembītim ir aķis. Aķis vēl ir labs, bet nav pēc visiem tiem parametriem, nolēmām nomainīt. Mēs viņu esam mainījuši, jāsaka, tad jauns iekšā stāv, bet nu labi. Kas tad? BMW 218D 46. laikam vai 45. kūzovs. Tā, nu, video nav, ko tur, kā viņas nomainīt. Aķīts atrodās te pie pašas stūris, vai sanāk zem paneļa. Tātad, lai viņu nomainītu, jānoņem šitas gaisa vats, jānoņem gaisa filtrs un jānoņem šīs te plastmasas. Un tad tur būs starpsieniņi un starpsieniņai vēl 2 skrūvus. Nu, to jau piefiksēs. Tā kā tā. Darbojos. Jā, aizmirst parādīt tam gaisodam, kur tās skrūvas. Gaisodam reku vienu skrūvu un reku vienu skrūvu. Un te ir gaisa filtram. Es neatceros, varbūt apakšā vēl kaut kur ir. Ja būs, tad paskatīsimies to. Nu, lai atvienot gaisa vadu, jā, un tās skrūvas atskrūvē, tad reku ir tāda zašolka. Spiežās uz iekšu, un tad viņi var pavilkt uz ārā to gaisa vadu, lai nenolaustu vadu. Tas gaisa vats ir nost, tad man jāatbrīvojās no šitas vats jāatbrīvo, un šīs vats jāatbrīvo, jāplaiž vaļā, jāatskrūvē skrūve, un es viņu ņemšu nost. Nākošais gājiens šī gumija vienkārši ņemās nost, jāatbrīvojās no tām plasmasām, nu, tad tālāk viss būs izdarīts, tad jau paskatīsimies, kas tur tālāk. Gaisa filtru es dabūju izjaukt, jā. Sanāk tā, savādāk es nevarēju dabūt nost no tā patruboka. 3 skrūvītes viņam ir. 1, 2, 3. Līdz galam viņas nav jāskrūvē, ārā nav jāņem, viņas ir iekšā paliek sēžā. Ko mēs te tagad redzam? Starpsieniņi ir nost. Tātad šeit šāds ir tas stiprinājums akumulātoram. Šeit caurulīte kaut kāda, jā. Iet iekšā, bet jaunajam aķim arī tur tāds dirkins ir, tā kā tur varēs viņu ievietot. Šo es atstāju virsū, redz, tam ir plusinieks vats. Tas uz lādēšanu domāts. Nu, neņemot nost aķīt, jo viņš tur dziļi iekšā. Es viņu nost neņemšu, tāpēc, ka, nu, mazums kaut kur pieskarās, kaut kur viņš paliek virsū. Dzirkstelis te nevajag ot. Nu, tu redz, dilemma. Noņemt šito pavilkt uz āru, lai varētu mīnus pirmo noskrūvēt, vai uzmanīgi noskrūvēt plusinieku. Nu, var te viņu noskrūvēt tā, lai nedzirksteļo. Bet vai viņš pēc tam nejauši neskārsies klāt? Nezinu. Vai vienkārši paņemt, redz, viņš tur tālu ir. Var atskrūvēt to mīnus, jo mīnus visapkārt ir. Un tad var skrūvēt šito nost. Nu labi, tas katra paša ziņa. Nu, redz, es tomēr atlaidu to plusinieku, redz, plusinieks, un te, ja man arī saskarsies, viņš tad nekādas dzirksteļošanas nebūs. Ot. Un te arī tāds viņš slīpumā, tāds skrūvīti forši. Kā es ar šito tikšu pat klāt un būs baigi labi. Un nav jāuztraucās par to, ka dzirksteļos. Vat. No, pastīsimies, kas te ir, redz, viss gaismas darbojās. Aķīts ir uzlikts. Mēģināsim, kas ir rakstīts, kapot atkrīt. Redz, viss te notiek. Jā, mēģinās rekato. Logu spiest. -20, tā kā raķeti. Nu, jauns aķīts, jā. Riepām spiediens jāpārbauda rekā salā. Jā. Nu. Jā, jāuzliek pulkstenis, bet tas jau automātiski no telefona. Tas sajūksies saliks. Labi, darbojās. Par to prieks. Nu, lai nomainītu aķīti, kas vajag? 20. torks. Tas būs gaisa filtra vākam. Skrūvgrieznis. Muciņu uz cik? Uz 10, nu pārsvarā tās uzgrieznīšu un skrūvītes, uz 10, uz 7 tas ir
uz 7, kas ir šeit, vot. Žņaugam. Vai arī skrūgriezni. 13 muciņa, ja. Ar pagarinājumus lietoju. 13 muciņi tam šķērsienai, ja, kas sadala no motora telpas akumulātoru. Un 8. ir tur mums bija šeit viss, nu šeit bija šis pieskrūvēts, ja. Šeit skrūvīt un šeit skrūvīt. Ar 8. numuriņu. Ot, viss. Pa lielam tad arī viss. Aķīts nomainīts, reku stāv. Ot. Labi. Tā jau līdz kādam citam video.